Labdien visiem! Šodienas uzdevums ir šādam te panelim samainīt ekrānu vidū šeit. Panelis nāk tāds te gan Golfiem 4. Audi A3 pirmai paudzei, B5 Passatiem. Viņiem visiem ir izplatīta tā problēma, ka viņam šim te ekrānam pikseļi sāk dzist ārā, kad īpaši uzsilst. VDO panelis. Diezgan daudziem šī problēma nepvēl ķīnieši ražo šos ekrānus. Un jāsaka paldies viņiem par to, jo pretējā gadījumā, protams, būtu bēdīgi. Vienreiz jau esmu šitādam mainījis, bet tajā laikā man nebija lodēšanas stacija, un tas sanāk, ja tas ekrāns ir pielodēts pie plates, tad plasmas šī te kontakta lente ir. Un tur ir tā, ka ja pārāk karstu lodām var paņemt, tad viņi sāk kustas plasmas, un toreiz palika tie kontakti pie plates, un plasmas nonāca nost, un tad es tur ilgi cīnījos, kamēr dabūju nost. Par to pašu jaukšanu baigi neko nerādīšu, ko iesaku safotografēt vai iezīmēt ar zīmoli vietas, kur stāv bultiņas. Bultiņas ņemās nost vienkārši tā, kad viņas raujās uz augšu. Tādā veidā. Pēc tam ir jānoņem, te nāk tāds balts izkliedētājs visam panelim pāri. Citi dara tā, ka viņam nokniep tās savienojuma vietas tam te baltajai plasmasē, lai nebūtu viss jāņem nost, tikai šī te daļa. Bet, tas ir kā katram pašam patīk. Aizmugurē te divas mazas skrūvītes, un es teiksim, šiem te klipšiem perimetri man patīk darīt tā, ka es parādīšu tūlīt. Tad es aizbāžu šādas tie ir, man liekas, tie sašļika iesmi. Var sakot, tā doma ir tāda, kad sabāž viņas pa visu perimetru, tā, lai atbrīvojas tā atskabargu, un tad viņi var vienlaicīgi ņemt šitādi nocelt nost. Ja viņi tur katru ņems ar skrūgriezi, piemēram, spiedīs, un tad mēģinās kaut kā, to vienu galu celt augšā, tas parasti neko labu nebeidzās. Tā kā tā, izjaukšu, un tad jau pie lodēšanas darbiem jāķerās. Domāju, ka viss pavēlt izjaukts, jo, kad apstījos, savādāks ekrāns. Te tikai viena tāda daļa aiziet, tad te visā platumā ir. Bet paskatījos kaut video YouTube'ā. Laikam ķīnieši ir paši uzkonstruējuši šito, tāpēc viņš ir savādāks. Bet, katrā ziņā maleči. Jo es domāju, ka tā problēma skar visus šos spidometrus, tad, ja nebūtu ķīnieši, tad visi braukāt ar nerādošiem ekrāniem, teiksim tā. It kā jau teorētiski varēja neņemt visu galīgi nost, citi te nokniept tos plasmas, te daļai baltie, kas te nāk pa virs to, tā, ka noņem tikai šito pusi. Bet, es pie viena noņēmu visu, un nebija jau baigi grūti. Rekarī var redzēt, tas zem mikroskopa tagad pavilkts. Nav jau tā, ka te galīgi saplīs riņķī, bet var redzēt, ka sāk veidoties. Šitas rodas daļa tā, ka plastikā tam un šeit platē dažāds tas izplešanās koeficients. Un mainoties temperatūrai, šīs te lodējuma vietas tiek laustas. Līdz ar to, kad kaut kādā laikā tur laikam sāka likt bez svina to lodalvu, tad viņi vieglāk lūst, un līdz ar to notiek tā, kā notiek. Šos pārlodēšu man nav žēl, kā saka, un tad varēs droši likt kopā. Ko,
pārlodēts ir šī daļa. Iespējams, ka uz plats ir vēl kādas vietas, kas nenāk pa ļaunu pārlodēt, bet no šīs ir tās, kas parasti ir pirmās, kas, teiksim, tā salūstas lodējums. Bet, pārējo plati es tāpat sporta pēc negribu pārlodēt, tad tas ir nākamajam īpašniekam, ko darīt, ja viņam kaut kas tur neies. Bet, runājot par to ekrānu, tad šos te kontaktiņus, kad atpakaļ lodēju, tad es izmantoju šādu te galu slīpu, tad iznāk tā, ka viņu, var pret to kontaktu vietu tā laist, un viņš ir, lielāks laukums sildās, jo tā alva pēc idejas viņa no apakšpuses izsūtas cauri, tur tāda maza mikroskopiska caurumi, viņa izsūtas uz augšpusi, un tu visu tā smuka aizsmērēs. Ciet lodāmuru es izmantoju šādi te pavisam parastu Ķīnas lodāmuru, neredzu, tik cik man viņas vajag, es neredzu jēgu tur pripanēs cik 100 lodāmurs un 10 eiro. Un štādi vairāk sapirkti. Lielākais pluss ir tas, ka viņam ir temperatūras regulācija. Pieņemsim, labi, tur var strīdēties, vai viņi tur uz grādi pareizi, bet principiāli es varu, nogriezt uz 200 grādiem vai kaut kā tam līdzīgi. Tas tad, lūk, tas lielākais, teiksim tā, lielākā priekšrocība šim lodāmaram, ka viņam ir šī regulācija. Un otra lieta ir, šie te maināmie gali. Nezinu, priekš tās cenas, ko viņš tur maksāja, man liekas, zem 10 eiro par ideāls lodāmurs. Tā, tas te būtu izdarīts. Tagad ir palicis patiesības mirklis, jāpieslēdz pie barošanas šī plata, un tad redzēsim. Tā, remonts ir izdevies, ekrāns darbojās. Jāsaka paldies ķīniešiem, kas viņi ir, teiksim tā, izkonstruējuši šādā lētā versijā, ka var nomainīt, jo es saku, tas ir tāda problēma, skar principā visu to auto paudzi, kas vēl grupai nāca ar šādiem spidometriem. Viņiem visiem ir vai vairāk vai mazāk šis ekrāns jau izdzisis. Tā kā viss ir forši izdevās. Jāsaka, šis nav tas grūtākais remonts. Pirmo reizi, kad man nebija šī lodēšanas stacija, un es tur vienkārši iebraucu to karsto lodām, un man tur pakūst tā plēvi, un tie kontakti kā aizpalika, te vienkārši, tad gan es domāju, ka viņi nenomainīšu, bet tas arī nebija tā kā klients spidometrs, tas bija vienkārši liekais kaut kāds, kurš gribēja patrenēties. Bet beigās arī tad iznāca samainīt, tagad jau lodēšanas stācija bija pavisam glauni, teiksim tā. Jāsaka, tas bija gadus diezgan atpakaļ, un es jau biju aizmirsis, kā kas izskatās. Pirmais šoks bija, ka šis te ekrāns stipri atšķīrās no tā. Krāsa tas vēl tā, bet tur viss tā konstrukcija praktiski ir kaut kāds droši vien krūtāks čips šeit. Tur ir kaut kādām daudzām sīkām detaļām tas pats izveidots. Bet viss tas darbojās. Cik ilgi darbojās, nezinu, bet jebkurā gadījumā paldies ķīniešiem, jo oriģinālā izpildījumā es neticu, ka šo ekrānu nopirkt. Un ja viņi maksā, ja viņi var nopirkt, viņš maksā milzīgu naudu, jo atceros kaut kad lasīju vienā formā vecajiem Audi 80, viens prasīja, vai viņam nāktu tāds mazs pulksteņa ekrāniņš, apmēram šādā te izmērā, tahometram apakšā, un tad man pa brīnumu patiesību sakot, tas cilvēks rakstīja, ka viņam gadus atpakaļ Moller auto bija piedāvāts, tas ekrāns varēja nopirkt, viņš maksāja 80 latus vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā šidāds tad droši vien maksātu, nezinu, 200 eiro droši vien tagad, ja viņš būtu vispār nopērkams. Tāpat īstenībā, es jau gadus beigos remontēšu tos te Audi 80 speedometrus. Viņiem tā problēma, ka tas zobrats izšķīst. Dažreiz arī tas lielais, bet, tur redz pats stāsts, ja tas čalis štajā te Nīderlandē viņus netaisītu, tad reāli visu Latviju braukāt ar Audi 80, kuriem negriežas tas te kilometru skaitītājs, jo, oriģinālie viņi visi ir tie zobrati, kā varam redzēt, jau ir tādā diezgan drausmīgā paskatā sadzeltējuši, sakaltuši kaut kādiem bišķi jaunākiem vēl
Un te viņi vēl tādi nav tik traki, tādi te paliek, vēl dzīvi tie zobrati. Bet, viņi visi gaida to brīdi, kad nobeigsies. Tad, tā. Labi, paldies, kas noskatījās. Un tad jau līdz citam video.